Nu, lauka apvidū nav tik krāšņa tilta nekur. Akmens tilts, jeb Vaidu tilts. Dikti lielījāmies mēs, lielās mūsdienās visi ar viņu, gan augstuma ziņā, gan garuma ziņā. Izrādās, izmantotos cilvēks, nabaga zemnieki. Viņi viņus notestē un izrādās tie ir talantīgie. Un uz to varēja ietāpīt naudu. Visu to smalko darbu, ko varēja izdarīt speciālists, to izrādās izdarīja zemnieki. To akmens tiltu, ka tie zemnieki ļoti izstenējuši un pukstējuši, ka tie akmeņi bija jāveļ un jāveļ. Tilts ir apaudzis ar tādu zaļu skaistu puķīti, arī pils. Tad, kad uzcēla šo pili, reda Laimes puķīti, bet viņa ir neganta, viņa jauc viņu ārā. Un tilts arī dzen. Viņa auga, neziedēja tik skaisti. Un tagad pili sedzināja, tā saziedējās kā traka. Un šeit jau bija Laimes puķīte. Gadā celtais, kas dangas mūs.